viegls stāvs, tā arī priekšsēdētājs nebija viegls. Labi, aplaudās un dubī! Jāatrodīs jau trešo reizi šonakt ar pilnu šovu programmu, speciāli priekš jums. Daudz ir atbraukuši caur visu Rīgai, varbūt no tālākām pilsētām, lai redzētu tieši to, ko mēs tagad redzam. Opa! Tas ir baigi! Jāpaspēj gan nostāties uz galvas, gan norāpties ap lielajā un nogrozēt, līdz tam beidzās trase. Zona no riepa, zona no izpildējā. Viens komplekts. Jūs drīkstat arī nofotografēties ar Rūmi un Lonu. Jūs noteikti man piekritīsiet, tas izskatās diezgan bailīgi, vai ne? Un tikai tāpēc, ka tas izskatās bailīgi, mums tas ir interesanti. Un mums tas patīk, un mēs aplaudējam. Dāmas un kungi, atļaujiet iepazīstināt. Laukumā parādās Sandra Rozītē. Dubult šovs, dubult labajiem skatītājiem šovakar. Dubult aplaus Rozīs ģimenei. Šeit tev 5 par to, kā atnāca Zirgas apskats fakti. To jūs redzēsiet, ko var izdarīt divadās motociklā, divi pilnīgi guli cilvēki. Un tā vienīgais šī vakara triks bez ķiveres galvā. Sekojiet uzmanīgi, vairāk triku bez ķiveres nebūs. Šis ir vienīgais un unikālais. Atveriet acis, izlasiet savus fotoaparātus, savus iPadus un iPhonus un iemūsiniet šo brīdi. Opā! Čau! Labu vakar! Dāmas un kungi! Un tālāk jūs vairs viņus pēc ievadā nevetēsiet. Tagad viss sāksies pie īstām. Tagad būs lielo guļu cīņas. Ar motociklu dejojot vieglāk ir dejot virzienā pa pulkstenim. Vismaz var nospiest kādi. Un tagad aiziet. Dubult numurs, dubult bulli, dubult skaisti ir Rozīs ģimenes motociklā. Labākais stanta pāris Latvijā un tuvākajā apkārtnē Eiropā. Paši saprotam, divatām daudz grūtāk, varam teikt divreiz grūtāk dabūt gan ratā, gan arī uztaisīt šitādu smuku stopiju. Cilvēki atņem trenējās, vai viens varētu uztaisīt šitādu stopijas priekšā riteņa, bet viņi tādām divatām sākot nekur neturēs un pārējos emociņu. Un tas ir teiks pa īstām. Un skaties, ko viņi izdomās tagad. Kas notiek? Ej, tu nost, ārprāts, ko viņi dara? Smukās sēdas, tu viņi būs bez zolēm. Ar vienu kāju! Kurš ir izgudrojis slēpes, kurās to visu var izdarīt arī bez slēpēm un bez sniega. Sandra vairs uz priekšu neskatīsies. Tagad viņi sekos tam, kas notiek aiz muguras. Nav pateicis, ko var izdarīt, ja pasažieris sēž apspēkoties uz noča. Izrādās var izdarīt visu to pašu pirms tam. Kur viņa turās? Un tā ir īsta uzticība divu cilvēku starpā. Tas ir nopietni. Jānis un Sandra Rozīši, viņi ir pelnījuši aplausus, vai ne? Ups! Man nedaudz trīs kājas šitās gatavoties. Es nezinu, kā viņi tur jūtās visu to darot, bet tas ir baisi. Tas ir vienkārši baisi. Bet viņi to māk, viņi ir ilgi trenējušies, un viņi to rāda tieši mums šovakar. Šovakar pirmajā tehniskās apskats naktī Rīgā. Es domāju, ka tas kļūst par gadskārtē pasākumu. Un es domāju, ka Jānis šeit varētu uzstāties regulāri. Katru vasaras beigu naktī.
Izskatās ar abām acīm. Tas ir kaut kas. Motocikls patiešām ir divvietīgs, kā jūs labi redzat. Kaut gan rokas, kur likt ir tikai viena. Aplaus dāmas un kungi! Jānis Rozīts, Sandra Rozītē! Jūs esat pelnījuši redzēt, un viņi ir pelnījuši aplausus. Nu tagad mūs vēl tuvākā līdz šim. Rokas kājas pa gaisu. Reizēm uz moču vienam grūti noturēties, bet Jānis notur arī vēl pasažieru, turoties tas pēc stūris. Brīdī, kad Sandra neturās nekur. Redzat, rokas kājas pa gaisu. Vispār nekādas fiksācijas. Un viss izdodas. Perfekts balans. Perfekts visur izjūtas. Kā viņi paļaujas viens uz otru. Sēp un not. Tas ir baisi. Perfekts driftiņš divatā. Ar galvu rēminošām posām uz motociklā. Nekad dzīvē apsoliet man, ka jūs nemēģināsiet izdarīt kaut ko līdzīgu, labi? Un jauna dziesma, un jauna triki. Kas notiks tagad? Aplausi, dāmas un kungi! Ovācijas pilnā klapē! Tas vienkārši ir neticam, ko viņi nav gatavi. Man jau pulss ir 200, man liekas, šitos skatoties. Un šis, man liekas, ir baisākais triks šajā. Ko viņi dara? Ja es to redzētu fotogrāfiju, es domāju, ka tas ir vienkārši fotošup. Bet viņi to dara realitātē. Tas notiks vēlreiz. Ievelciet elpu, dāmas un kungi. Neticami, vienkārši neticami. Kā to var dabūt gatavu? Es jau to redzu trešo reizi šovakar, bet es esmu joprojām šokā. Aplausiņi, aplausiņi! Lūk, tā notiek īstanta šovs. Tieši priekš jums. Maksimāli aplausi! Maksimāls ovācijas! Labākais stunt šovs Latvijā šogad! Jānis un Sandra Rozīši. Viņi pelnīja vislielāko troks un aplausu no jums. Kurš vēl jums vienos un rakstīja rādīs tās brīnumus? Tikai pļomēnes nakts un tikai Rozīšu ģimenē.